Jo droši vien netik bieži mums iznāk veidot tādu akvareli, kādu mēs esam šodien, un vienkārši pakavēties un novērtēt šo sabiedrību. Protams, mēs esam arī pulcējušies tāpēc, lai justu mazliet arī šo telpu, tos plujīs, kas varbūt nāk no mākslas darbiem, ļaut, lai viņi nāk, lai pieskars un uzrunā mūs, just šo darbu autoru klātbūtni. Un arī esam tāpēc šeit, lai pavērtu durvis kādam jaunam izdevumam, kas ir šo te darbu reprodukcijas un vienlaikus arī, kas ir kalendārs. Bet ne tāds mehāniskā laika kalendārs, kur diena nomaina dienu un mēnesis nākošo, bet kur varbūt ir mēģinājums apturēt šo te bezpersonisko laiku un ar pāris teikumiem noskaņot sevi uz tādu iekšēju pasauli. Varbūt citi cilvēki iekšēju pasauli, bet kas iespējams var arī mūsos atrast atbalstu. Un, kā jūs zinat, parasti visām jaunām lietām pa priekšu tiek sūtīta reklāma. Un es jums gribēju piedāvāt arī tādu nelielu reklāmas rullīti, kur faktiski es aptaujāju dažus cilvēkus tieši par šo izdevumu. Jūs noteikti atpazīsiet viņus, jo nevar neatpazīt šos cilvēkus. Paklausīties. Latviešu kalendāru saimēm ir piepulcējies vēl viens nevēl. Ļoti mīļš, jo iznāk pirmo gadu, un līdzīgi kā gadu vai divus vecākie dāļi aizkrautnē savu novadu par savu novadu cilvēkiem. Es gribētu, lai politisko dzīvi intensīvā. Tas atkarēs no tiem, cik viens otru atbalsta. Tad būs pavisam labi. Es esmu atradis tādas saimniecības visā Latvijā, kas palīdz viens otram. Bet tā kā ir dzeļu dienas, faktiski tieši šodien, tad es pamēģināšu jums atgādināt vienu dzejoli, kas ir Imants Ziedņēna dzejolītes. Kādā? Cieši šie kontakti nav bijuši. Un vispār nav it kā liecība par to, kas ir darīts un ko tad īsti jūt un domā mākslinieks un kas tā ir par personību. Un tā pagājušā gadā, būtībā gadu atpakaļ, mēs nonākām pie tādas domas, ka ir jāveido šīs liecības, šie drukas darbi, lai mēs paši tā saprastu, kas tad mēs esam, kas mums blakus dzīvo. Ēriks Cauni ir Gaiziņkalna apkārtnes ainavists. Dzimis Liepājā, strādājis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā par nodaļas vadītāju, savulaik arī par dekorātoru Dailes teātrī Rīgā, Jelgavas un Liepājas teātrī, bet jau daudzus gadus pievērsies akvarelim un dzīvei Vestienā. Jaunais izdevums ir viņa biogrāfijas un dairadas niansēts katalogs. Ines Andersone, Imants Pulkstenis, LTS no Madonas. Nevaru sevi iestāstīt, kad es būtu to vērts, lai man šādā veidā godinātu. Es esmu strādājis savu darbu, kurā tas nebūtu, sākot ar ganu gaitām, tad tālāk dažādās iestādēs par kalpotāju un tā
tālāk un tā tālāk. Un teātros par dekorātoru strādāju. Tur nu man ar laiku pēc katras izrādes bija jāmeklē cita darba vieta, jo nedrīkstēja tā laika cilvēks, kas ir piedalījušies karā, gadījumus presē godīgi. Tāpēc Pirmais mākslinieks ļoti paškritiski kārtīts savu avotu neiztars un kārtīgs iniciatīvas bagāti cilvēki, kas pašu iniciatīvu ar nelielu morālu atbalstu spējuši paveikt tādas lietas, kādas ir paveikuši. Šo darbu paveica. Paldies tipogrāfijai, kas uzņēmās finansiālu risku, jo rajona padome atnāk par to darbu, par tiem darbiem, kurus mēs pašlaik varam aplūkot un kuriem varam priecāties. Mūžam spēkus nedes, slinga aiziņš galotni, nirds virzis vietā, un laukos vārtas līgodamās planā. Nekur tik krāšņi nav kā dzimtā vietā, kā manā Vestienā un mājās manā. Dažas dienas atpakaļ ir sākusies diskusija avīzītē Stars par kultūru, par savus viedokļu izteicis Beckmana kungs un viņa kolēģi. Tas ir simbols. Bet, kad mēs esam kā gleznotājs atkāpušies no šī kalna vai šī objekta, lai iztālēm paskatītos, mēs redzam šo kalnu citā gaismā, citā nozīmē, un mēs viņu varam uztvert arī kā simbolu. Un tāpat ir ar cilvēkiem un ar viņu darbu. Kad mēs esam blakus, kad mēs esam kopā savā ikdienas steigā, mēs neredzam šo cilvēku lielumu. Un tikai tad, kad šī cilvēka vairs nav, jeb tad, kad mēs esam atkāpušies kā gleznotājs, vērojot šo objektu, tikai tad mēs sākam saprast un izjūtam viņa lielumu arī kā simbolu. Un mums, latviešiem, ir brīnišķīga bagātība, jo mums ir daudz mākslinieku. Mēs esam mākslas tauta. Un tāpat kā Vidzemes kalnāji un pakalni, tā arī mūsu mākslinieki paceļas cits blakus citam. Un daudz ir šo lielo pakalnu. Un mēs varam runāt par mūsu mākslas vēsturē zināmiem uzvārdiem un zināmiem lielumiem, kuri skan visā Eiropā. Un mēs varam tikpat skaļi runāt arī par tiem pakalniem, kuri vēl skanēs ne tikai Eiropā. Un mums ir tas lielais gods būt šeit un vest saulē arī vienu no šiem lieliem uzvārdiem. Gleznotājs Caune. Un kā Rainis jauki zelta zirgā ir nosaucis Antiņu par saulvedi, tā arī šai gadījumā mums ir vairāki saulveži jeb saulvedes
kuras ir vedušas tā kā Raiņa, Antiņš, ir vedušas mākslinieku Cauni godā. Un mums ir 3 pušķi, jeb 3 puķis no skolas. Tas pušķis ir māksliniekam, Caunim, bet tās puķes šīm saulvedēm. Tāpēc man liekas, ka šodien var jums pasniegt vairāk tieši krokusa ziediņu. Un ko es vēl gribēju pateikt? Mēs mīlam Caunīti, mēs gribam gleznas, bet mums vienmēr pietrūkst, jo mākslinieks saka, viņam nepatīk mazas gleznas. Un tagad es visiem teikšu, ir iespējams mazās gleznas sapirkt. Lieciet zem stikla un gleznojiet mājas. Un... Ja, es jau teicu, ka būs iemesls Alažvērtīgi likusies Jāņa Sētas darbība Cēsīs, viņu izdevuma poligrāfiskā un saturiskā nevainība, patstāvība, ārīgas meistarība un spēks. Šobrīd varam teikt, ka arī Madonai pirmais precedents labam izdevumam. Latvijas-Somijas Madonas poligrāfists ar jaunās tehnikas palīdzību no somu draugiem nodrukājis kvalitīvu spožu un izturētu gaumīgu rajonu suvenīru izdevumu. Preci, kas nepieciešama tiekoties gan privāti, gan oficiāli Latvijas novadu un ārzemju pārstāvjiem. Ērika Caunas mākslas albumu kalendāra iznākšanas brīdī klāt bija vestēnieši, madonieši, savējie. 5, 12, 13, 50 būs 6 gabali. Tas nemaz 6. 13, 50, tā būs 13. Tik orientāli, viņš ir šīs malas, ne, bet galu malas. Jā, tā uzpētās, jā. Tā, bet tik kalendāri plānējām. Mierīgi jūs filmē atstāties. Mirkli kavējies, cik tas ir skaisti. Ar visu rudens bagātību. Jā, mēs smaiļi. Lūdzu, nākat tagad. Nu var nākt apdomīgi, gaisā skatoties. Bet mirkli apstājas, bija labs. Ar veciem ģīmiem. Kādiem veciem, tas ir... Starp citu, skaisti. Ziniet, kurš viens ļoti labs aktieris teica, paklausies, ja runā pa veciem ģīmiem, kāpēc es esmu priecīga?